Laura un mācos Latvijas Universitātē vadības zinības novirzienā. Es redzēju mazliet, kā dzīvē pielietojams tas, ko es mācos augstskolā. Tas pirmais noteikti ir lieliskā iespēja satikties ar jauniešiem, aci pret aci, bet mūsuprāt ir tomēr svarīgi, ka mēs varam kaut kādā veidā palīdzēt jauniešiem atrast to savu īsto profesiju. Galvenais mērķis ir tā komunikācija, jo visi uzņēmumi pārsvarā, ne tikai uzņēmumi, vispār tā notiek, ka visi kaut ko stāsta, runā, kur tā atgriezniskā saite. Līdz ar ko, pateicoties Prakse LV, mums ir iespēja ne tikai runāt, bet arī klausīties. Es noteikti iesaku šādās ekskursijās piedalīties, jo tas viss ir noderīgi katram studentam pašam priekš sevis, iepazīt to sfēru, kādu viņš grib pārstāvēt, kādā viņš grib strādāt. Mēs piedalāmies šajā iniciatīvā, jo vēlamies parādīt, cik forši ir pie mums strādāt. Mēs lepojamies ar savu darba vidi un kultūru un vēlamies to parādīt arī pārējiem. Mēs piedāvājam internacionālas darba iespējas un līdz ar to vēlamies parādīt potenciāliem kandidātiem, ka nav jābrauc uz ārzemēm, ka var palikt tāpatās Latvijā, bet arī pašā laikā strādāt starptautiskā vidē. Mans novēlējums jauniešiem būtu padomāt laicīgi par to, ko viņi grib dzīvē sasniegt. Neatsēdēt vienkārši skolas solā, bet darīt visas iespējamās lietas ārpus skolas. Mēs piedalāmies Atvērtu durvju dienā, lai piesaistītu jauniešus ar svaigām idejām un dot viņiem iespēju augt kopā ar mums. Manuprāt, kursbiedri, kur neatbrauc, to nožēlos rīt, kad mēs pastāstīsim, kas šeit notika. Jā, noteikti vajag apmeklēt šādas pasākumus. Neatlaidīgi, drosme un ejiet uz priekšu. Un tiešām meklējiet jaunas kontaktus, paplašiniet kontaktus jau ar profesionāļiem tajā industrijā, kurā jūs vēlaties strādāt. Un, ja jums ir pretī tāds uzņēmums kā AirBaltic, tad vienmēr laipni mēs jūs gaidīsim kādā no mums atvērto durvju dienā vai kādā citā iniciatīvā.